esam slavenajā hokeja skolā Rīga, kur šeit ir, es domāju, ka, ja ne 95%, tad 97% ir bijuši savā bērnībā, jo visi šeit ir hokejisti. Ir tīpaši šodien ir lielā izmaiņa, kad Wolfu vārtu vīrs ir Uldis Čalpa, es Normons Vorskovičs, kurš iepriekšējā spēlē guva uzvaru Bulīšos. Arī ļoti skaisti pret Onišķaka izcīna ripu arī beigās un arī ļoti labi iedod Spruktam. Sprukts uzsāk uzbrukumu pie Namiķim. Namiķis. Kristaps Namiķis, ja kāds šaubos. Un Namiķis kā nomet bindem, bet bloķē un... Bet visu izdarīja, nobloķēja metienu. Vienkārši izlēc ar ripu veiksmīgi uz vārtu priekšu centrā. Un jau Sprukts raida viņu tukšos vārtos. Jā, gan Ezels bija nolaidies uz to pašu metienu, ko nobloķēja. Jā. Bet izspēle kāda, Namiķis iedod ļoti labi, Bīns metiens tiek nobloķēts, bet ripa, veiksimīgā kārtā atliks tur, kur viņa atliec. Jā, vārds nav vainot, šeit vienkārši neveiksmīgi atlikt, vienkārši lipa priekš Sportluksa. Promaleks tad nespēlē vairs, bet realitātē ļoti labi piespēlu Svjarovu, protams, ka Baževiču un Svjarovs viens pats solo arī pret galvenais. Šobrīd cīnās divi Kurbats vārds, ja mēs runājam par iepriekšējām sezonām. Aganezovs pret Čalpu. Baigi grūto momentu saredzēt bija. Un tā Kazlovski iziet, bet 2-1 izgainis, pēc tam atgriezīsimies pie tā, kas te tagad būs. Un Paipa. Nē, Čalpa paliek vietas. Čalpa, šeit glāba Čalpa, jā. Jā. Pareizi ir, jākontrolē ripu. Kontrolē ripu, arī vieglāk ir aizsargāties. Viņu spiedienu šobrīd ļoti labs metiens Barkanam un Prižavoits apspēlē. Un caur cīņu atkal, bet no vārtu priekš. Tad būtu tāds jautājums, kur tad tie aizsargi ir? Jo Prižavoits vienkārši tur uz pauzītes apmēram vienu pusi paņēma. Man gan Ezo noguldīja un izvilka uz nērtu. Viņu bloķēja, bet viņš beigās viņa tāpat viņu palaida. Te bija atstāts vienkārši, lai vārdsargs zem tanka tika pamests šajā brīdī no Sportluksa aizsarga puses. Vajadzētu būt silpai, ir arī. Svjarovs uz Beresņovu, bet ar to arī šī spēle principā ir noslēgusies. Rezultāts 2-0 Wolfam pa labu, un arī sērijā rezultāts kļuvis par labu šodienas mainiekiem Wolf. Un rītdien jau trešā spēle, kas varbūt arī noslēdzoši šai pārī. Viņiem tik ātri, ja? Jā, rītā ir spēle jau Daugavas hallē. Jā, jebkurā gadījumā. Gribētos uzslavēt katru un ties, kuri šokar arī atbalstīja, un Wolfiem ļoti aktīvi fani arī Sportluksam ir savu fani, bet gribas man pateikt, playoffs ir vienas dienas vakars. Jā. Šodien ir, rītdien nav. Rīt ir, parīt nav.